Atkal ar jums kopā ir Brigita, sarunās par seksu. Man liekas, šodien mums jau ir 5. raidījums šī sērijā, un vēlos atgādināt, ka iemesls, kāpēc mēs kopā ar PSPOT.EU Intimpriču veikalu esam izlēmuši veidot šādu podcastu, ir tāpēc, lai jums un mums būtu vieglāk turpmāk runāt par seksu. Ja negluži iet varbūt uz ielas ar katru pretīm nācēju vai svešinieku par to runāt brīvi, tad vismaz savās attiecībās ar savu lielisko otro pusi apspriest jautājumus, kas jūs uztrauc, varbūt tās izrunāt tēmas, kuras jūsu starpā ir svarīgi zināt un izrunāt, lai jūsu attiecību un seksa dzīves kvalitāte būtu daudz labāka. Tad šis ir mūsu podkāsta sērijas galvenais vadmotīvs un mērķis, kāpēc mēs viņu uztaisījām, ir tāpēc, ka, lai paceltu to noslēpumaino plīvuru sarunās par seksu, izrunāt tās lietas, kādi seks vispār pasaulē notiek, kādi akti, kādas jauninājumi, un tādas lietas, kuras varbūt tās kādreiz jums liekas jocīgas, un ja jums ir tādas fantāzijas vai vēlmes, jums liekas, ka otrs jūs nesapratīs, jums liekas, ka jūs tāds esat viens un unikāls. Fakti ir tādi, ka seksā un attiecībās mēs katrs esam īpaši, un tās lietas ir svarīgas runāt starp 2 cilvēkiem, citreiz vairākiem, ja jūs tā izvēlaties, bet starp 2 cilvēkiem vismaz tāpēc, ka ja jūs neesat apmierināti seksā un attiecībās tur, kur jūs esat šobrīd un to, ko jūs darat, tad jūs nekad nespēsiet sasniegt to baudas vai to intimitātes līmeni, kādu jūs varētu, ja jūs par to runāt atklātāk. Un mūsu ziemeļnieku mentalitāte, es teiktu, laikam ir tāda, ka mums par to seksu ir jāmācās runāt. Man ir prieks par jauno paudzi, kas tagad ir nomainījusi tā kā mūs, un viņi ir daudz atklātāki par visām tēmām, runājot, skaitā arī par seksu, seksualitāti, fantāzijām, vēlmēm. Es esmu Latvijā tā kā papētījusi un meklējot informāciju par seksu un tēmām un interesēm, kas varbūt tās latviešiem varētu interesēt, esmu uzdūrusies vairākiem saitiem. Un interesanta tendence ir tāda, ka cilvēki izpauž savas dažādas vēlmes, kuras viņiem, acīm redzot, ir svarīgas, bet iespējams viņas nespēja izrunāties savās attiecībās vai mājās. Iespējams tāpēc arī ir daudz cilvēku, kuri krāpj, varbūt tā es varētu pateikt, jo viņi tajos savos sludinājumos vai piedāvājumos, ko viņi dažādāšajās vietās un publiskajās telpās izsaka, viņi, protams, slēp savu identitāti, kas varbūt ir normāli, publiskajā telpā internets visu, kā saka, panes, bet arī tas, ka viņi tas piedāvājums ir, tur esmu laimīgi precējies, bet, tur meklēju kaut kādu interesantu izklaidi vakaros, jo viņam, patīkās anālais seks, varbūt tās viņam interesē vīrietim pārģērbties, un viņam fantāzija un fetiši ir pārģērbties sieviešu drēbēs, un tādas nianses, kuras citreiz varbūt mēs neapzināmies, nezinām, ka kādam cilvēkam tāda lieta ir svarīga, un tā viņu uzbudina, un tā viņam ir aktuāla tēma guļamistabā, bet tam visam nav īsti nekādas nozīmes, ja vien viņš to varētu pastāstīt savai otrai pusē. Es nevaru apgalvot, ka es zinu katru šī cilvēku stāstu un varu pateikt, ka kāpēc viņš tur meklē kaut ko ārpus savām laimīgajām attiecībām, bet es tā pieņemu, ka šur tur ar viņiem sarakstoties un mēģinot izprast tos momentus, kāpēc viņš tur ir un kāpēc viņš vai viņa tur ir, jo tas nav tikai tā kā uz vīriešam orientēta situācija, bet arī uz sievietēm. Viņi bieži saka, ka viņiem ir kaut kādas vēlmes, kuras viņi nevar izstāstīt savai otrai pusē, un tāpēc es šodien ievada startā šim raidījumam, 5. daļai vēlējos tieši uzsvērt, ka iemesls, kāpēc es un mani kolēģi esam šo podcastu sēriju uzsākuši, un es nezinu, cik daudz sērijas mēs vēl izveidosim, bet es ceru, ka vismaz kādam no jums tas ļaus saprast, ka tas, kas jums patīk seksā, ir ok un tas ir pieņemami. Ja tas nav pieņemami jūsu otrai pusē, tad ir daudz dažādu veidi, kā to risināt. Viens ir kaut vai sarunās ar otru un varbūt viņam izskaidrot vai viņai, kāpēc jums tās lietas ir svarīgi, un varbūt tās jums ar pārsteigumu būs tā, ka tas otrs cilvēks jūs sapratīs, pieņems, un jūs varēsiet, nemeklējot ārpus attiecībām, saņemt guļamistabā to, kas jums ir, tas jūs slēptā lieta, bet tas viss sākās tieši ar sarunām par seksu, par jūsu vēlmēm un fantāzijām. Lūk, uz šīs te patīkamās un, manuprāt, ļoti daudz sološās nots vēlos ievadu par mūsu šīs dienas pikanto.
tēmu. Un šodienas dienas tēmai es esmu izvēlējusies kolosālu seksa aktu, kas saucās dūrēšana. Angļu valodā tas ir fistings. Kāpēc es viņu nosaucu par dūrēšanu? Tāpēc, ka es meklēju vārdam fistingu tulkojumu. Protams, latviešu valodā ir tāda, mums ir tik bagāta valoda daudzajādā ziņā. Un es arī palasīju par Latvijas vēstures valodas vēsturi, mūsu valodas vēsturi. Un tā, mums viņa ļoti bagāta, nav tik sena, bet viss tas ir ļoti jauki. Bet, kas attiecās uz seksu, tagad taisot gan blogu rakstus, gan veidojot podkastus un mācot materiālus, es vēlos tā kā ieviest latviešu valodu. Ja, visi latviešu valodas entuziasti, ņemiet vērā. Es vēlos ieviest šajā podkastā tā kā latviskot šīs lietas, bet ir daži vārdi, seksa akti vai seksa notikumi, seksuāla rakstura, kuriem ir plaši izplatīta angļu valoda vārdi, bet nav iztulkot latviski. Es tomēr uzstājīgi, patriotiski mēģinu viņus tulkot. Līdz ar to vārdam fistings es esmu atradusi aizvietojošo, jeb tulkojošo vārdu dūrēšana. Lūk. Un kas tad ir dūrēšana? Dūrēšana ir tad, kad, pēc definīcijas, ir tad, kad jūsu atverēs, dzimumu orgānu atverēs vai baudas atverēs, tiek ievadīta roka vismaz līdz locītavai. Tas nozīmē pāri īkšķa kaulam un līdz locītavai. Tas saucās fistings. Kad mēs runājam par kur viņu ievadīt, tad ir vaginālais fistings un ir anālais fistings, kas nozīmē, ka ar fistingu var nodoties šiem te prieciņiem gan vīrieši, gan sievietes. Un nākošais ir tā, ka es papētīju fistinga veidus, bet materiālus. Pa lielam ir tā, ka fistings ir tāda paplašināta nozīme, kad jūs varat savos baudas savās baudas atverēs ievadīt arī, pieņemsim, pēdas, dažādi palielināta izmēra, nestandarta izmēra priekšmetus. Vesela fistinga produktu grupa ir arī internetu veikalā PSPOTU, kur es paskatījos, kas ir tiek ražots un piedāvāts. Kāpēc saka netipiski izmēra, viņi ir... Rotaļlietas ir lielākas nekā klasiskie dildo vai vibratori, neatkarīgi no tā, vai tas ir domāts tur G-punktam vai anālajam seksam, tad tās fistingam paredzētās mantiņas ir daudz izteiksmīgākas apjomos, izmēros, formās un tādās plašākas paplašināta uztveres rotaļlietas viņas ir seksā. Līdz ar to fistings iekrīt tādā sadaļā, kas saucās BDSM. Atkal jau šai te BDSM saīsinājumam nav latviešu valodā tiešas tulkojuma. Angļu valodā saucās bondage, domination, sadism, mazohisms. Tas būtu, ka latviski būtu sasiešana, dominēšana, sadisms un mazohisms seksā. Respektīvi tāds klasiskā izpratnē droši vien ekstrēmāks seksa veids. Un fistings ir tieši tāds seks, jo viņš ne visiem cilvēkiem patīk un ne visiem ar viņu noteikti ir jānodarbojās, bet šodien es par viņu uztaisīju raidījumu, tāpēc, lai paplašinātu mūsu visu zināšanas par seksa veidiem un iespējams kādam tas ir jaunums, ka tāds notiek. Es par fistingu pat personīgi uzzināju dzirdēju pirmoreiz, daudz gadus atpakaļ, tā kā parādījās tā filma 50 greizes nokrāsas. Tur bija tas līgums, un viņa tajā vienā tajā sižeta scenārijā viņa saka, ka lasa to līgumu, un tur ir pieminēts fistings, un es tajā brīdī tālaik savam draugam prasīju, kas ir fistings, jo es nezināju. Un viņš man tā kā, tur beig izskaidro, kas ir fistings, ar tu rokas bāšanu un tam līdzīgi. Lūk, respektīvi, šodien gribēju padalīties par šo tēmu, lai varbūt tās kāds no jums uzzinās, kas kaut ko jaunu, varbūt tās kāds no jums gribēs to pamēģināt. Bet pirms jūs metaties mēģinājumos ar fistingu, es jums izteikšu tādu brīdinājumu, sakarā ar to, ka tas ir tāds pikants un ļoti intensīvs seksa veids, viņu vajadzētu nodoties cilvēkiem, kuriem ir pieredze, vai vismaz vienam no pārīm esošajiem partneriem ir pieredze ar fistingu iepriekš. Jo, ja mēs runājam par vaginālo fistingu, tad, kad sievietes vagīnā tiek ievadīta roka, un šī gadījumā, ja mēs to iedomājamies klasiski, ka to dara vīrietis, tad vīriešu roka, tad nav tik vienkārši ievadīt veselu
pieauguša vīrieša roku sievietes vagīnā, lai arī sievietes vagīna ir paredzēta bērnu dzemdēšanai, un viņai ir ļoti liela elastība. Šis process, fisting process prasa uzmanību, materiālus, un es runāju par speciāliem fistinga krēmiem, gēliem un lubrikantiem, jo, lai arī vagīna izdala uzbudinājuma procesā sekrētus, kas veicina slīdību, fistings noteikti ir tas, ko jums vajadzētu izmantot vēl papildus lubrikāciju. Es par lubrikantu kādu vienmēr vēlos uzsvērt, kad viņš ir jāizmanto jebkurā seksā, orālajā, jebkurā seksa, klasiskajā, ēteriskās ne, bet masāžas eļas, lubrikanti, jebkas, kas slīd. Ticiet man, sievietes to viennozīmīgi novērtēs. Es arī zinu pēc pieredzes, manam partnerim arī kā vīrietim patīk, ja ir papildus slīdība. Un tam nav nekāda sakara ar to, vai sieviete ir uzbudināta, vai tas neapliecina to, ka vīrietis ir tur viņu nespēja uzbudināt, un tāpēc viņa nav slīdīga pietiekoši. Arī sievietes, kuras ir pietiekoši mitras seksa laikā, noteikti novērtēs, ja ir lubrikants. Ticiet man uz vārdu. Labi, šito es atkārtoju katrā raidījumā. Atgriežoties tātad pie fistinga, kur es paliku pie tā, ka jābūt pieredzei un jātiecās pret šāda tipa, ja visiem seksa veidiem, kas ir iekļaujās tajā BDSM sadaļā, jāizturās ar cieņu, izpratni un viennozīmīgi ar prātu. Tāpēc, kad šādā formātā, arī fistings tā skaitā, kāds var gūt traumas. Vienas no tipiskākām traumām, ja nav pieredzes un zināšanas, ir plīsumi, jo, kā es teicu, ievadīt kaut vai vagīnā roku ar visu platāko momentu, kas ir tieši pie īkšķa pamatnes, var būt traumatizējoši. Tas varētu notikt tāpēc, kad ja jūs steidzaties, tas atkal ir pieredzes jautājums. Otrs ir, attiecīgi jūs nezināt, kas darāms viens vai otrs partneris. Un otra lieta ir, ja nav attiecīgi tās slīdības un lubrikantu pietiekošā apjomā šajā seksā izmantotas. Un nākošā interesantā, vai kā šāda situācija var teikt interesanta, bet trauma varētu būt no locītām mežģījumiem. Un lai arī tas tā kā pirmā brīdī liekas, kur tad mums kaut ko var izmežģīt, ir tā, ka ja jūs esat ievadījis roku, vai sievieti vai vīrietis, vienalga otram roku, un partneris, kurš saņem, ir saņemošā pozīcijā, nezinu, baudas uzplūdā vai vēl kaut kādā momentā, nevis neadekvāti, bet eksotiski izkustās un veids kaut kādu netipisku pagriezienu un asāku kustību, tad reāli tā cilvēka roka, kura tie brīdī ir ievadīta, viņa var būt tikt izmežģīta uz otru pusi, un tas ir, protams, sāpīgs un nepatīkams moments. Un vēl viena lieta, kas fistingā bieži vien varētu būt izraisīt traumātiskas sekas, ir, kad mēs domājam par ievades procesu, tas notiekās, es jums izstāstīšu tādā aprakstošā formātā, kā tad fistinga process varētu tehnika notikt. Bet tas, ko aizmirst bieži vien cilvēki dažkārt, tā, ka jūs esat sasniegusi orgasmu vai vīrietis ir sasniegusi orgasmu vienalga, to baudas momentu, tad jūs roku arī nevarat vienkārši ņemt un raut burtiski ārā. Gan ievada, gan izņemšana no atveres rokas ir jābūt lēnām un uzmanīgi. Un joprojām ar daudz lubrikantiem. Tā kā smērvielām. Fistingam ir speciāli lubrikanti arī pieejami un krēmi. Atkarībā droši vien es varētu teikt, ka tīra no atveres, kurā jūs vēlaties roku ievadīt, jo jūs varat, kā es minēju, fistings var notikt gan vagināli, gan anāli. Ja ir, vīrietis pieņemsim saņem fisting, tad, protams, viņam tiek roka iebāsta anālajā atverē, un tas arī anāla atvere neizdala pietiekoši daudz sekrētu, vispār nekādu. Es nepareizi pateicu, nevis pietiekoši daudz, bet nekādu slīdošu lubrikantu dabīgo formātu. Līdz ar to tur nepieciešams papildus smērvielas, un fistinga ietvaros vēl jo izteiktāk tas nepieciešams sakarā to, kad jūs vēlaties anālajā atverē ievadīt pietiekoši iespaidīgu tā kā ķermeņa daļu, un attiecīgi tas var būt
traumējoši, ja jūs nepieiet smērvielu jautājumam pietiekoši nopietni. Vēlos atzīmēt, ka arī anālā seksa laikā smērvielas ir ļoti, ļoti būtiskas. Tā kā jebkurā gadījumā darbojoties ap dubšiem, atceramies, ka smērvielas un lubrikanti ir tāds obligāta komponente. Tātad, runājot vēl par fistingu. Ja mēs apspriežam fistingu, tad es minēju, kad ķermeņa daļas, kas var būt ievadītas jūsu atverē, varētu būt roka. Ir ekstrēmā gadījumi, kad arī ir ievada pēdas. Ja? Ir tādi gadījumi vai pieredzējuši, tā kā lai to saka, seksa entuziasti, fistinga entuziasti, kad tas ir anālajā atverē, var ievadīt roku gandrīz līdz elkonim. Ja? Es klausījos interviju ar vīriešu kārtas tā kā cilvēkiem, kuri izbauda šādu seksu. Un viņi pēc zināma laika treniņa var atļauties, ja viņa ķermenis pieļauj tādu fistingu formu, kad jūs varat, otrs partneris var ievadīt viņam anālajā atverē roku līdz pat elkonam. Un ja otrs partneris ir arī vīrietis, tad tas vīriešu rokas apjoms, apkārtmērs ir pietiekoši iespaidīgs. Līdz ar to es atkal vēlos uzsvert, ka fistings ir tāds ekstrēmais sporta veidiņš seksā savā ziņā, un pieiet tam ar tādu izpratni un saprātu, kad jūs mēģināsiet vai izlemsiet, ka jūs gribētu pamēģināt. Vai arī, ja jums nav patstāvīgs partneris, iespējams jums ir iespēja atrast partneri, kuram ir pieredze fistinga veikšanā un varbūt saņemšanā. Viņš katrā ziņā var uzņemties mentora lomu šā procesa piedāvājumā. Kas attiecās par mītiem fistingā, tad ir tā, ka daudziem šķiet, ka fistings ir tāds seksa formāts, kas patīk vīriešiem. Vai porno zvaigznēm, vai sievietēm, kuras ir pieaugušo kino industrijā. Patiesība ir tāda, ka tā tas nav. Arī pakomunicējot ar cilvēkiem Latvijā, dažādos saitos, kur ir daudz tieši konkrētākas sarunas par seksu. Sievietes ir arī atvērtas šādai tā kā seksa procedūrai, jeb izklaidei. Vienīgais man radās priekšstats, un šeit diemžēl nav statistikas Latvijā, kad sievietes par fistingu ir daudz aizspriedumainākas no tā viedokļa, kad tas varētu būt maz zināšanu, ja, ko arī es vēlos, ka šī raidījumā varbūt tās kādam izdodās rast priekšstat par to, kas tāds ir, un kad iespējams rast drosmi, ka tas ir kaut kas pārdabisks un necilvēcīgs, bet ka tas ir pilnīgi dabīgi un iespējams arī parastai ikdienišķa izmēra un stāvokļa sievietei saņemt šāda veida baudu un izklaidi. Un vismaz pamēģināt vai apsvērt šādu seksa iespēju. Viņai ir attiecīgs partners, kuram viņa ir spējīga uzticēties un darboties. Tātad, attiecīgi, tas ir mīts, kad šāda veida izklaides vai fistings kā tāds ir interesants tikai un vienīgi vīriešiem. Viennozīmīgi tā nav. Tāpat arī anālais seks nav tikai paredzēts vai populārs tikai starp vīriešiem un it īpaši homoseksuāliem vīriešiem. Tas viss ir muļķības. Arī sievietes spēj izbaudīt un labprāt izbauda fistingu, jeb dūrēšanu. Es visu laiku izmantoju angļu vārdu. Es ļoti atvainojos. Bet man liekas, tā kā nedaudz organiskāk atpazīstams vārds apzīmēt viņu ar fistingu šo seksa nodarbi. Lūk, līdz ar to, mīļās dāmas, ja jums vajadzīgi papildus varbūt tās materiāli, tad tādi ir pieejami, jūs varat rakstīt mums uz info@pspot.cu, un es varu vēl vairāk, ja ir nepieciešamība par šo seksa veidu pastāstīt, varbūt tās uzdodiet jautājumus, es varu atrast sīkāks, detalizētākus aprakstus, materiālus vai tehnikas, lai jums tas būtu interesants, un varbūt tās kāda no jums uzdrīkstēto savam partnerim izteikt šādu vēlmi. Lūk, ja mēs atgriežam pie tehnikas, tātad, kā es minēju, pirmām kārtām, par ko ir svarīgi saprast, ir prāts un noskaņojums, kad šīs seksa formāts ir tāds, pie kur ir jāpieiet ar prātu, tāpēc, kad sadisms vai sadomazohisma seksa formāti īstenībā ir māksla,
Ja, seksā tas nav kaut kāds pornogrāfijās izkropļots uztvere par to, ka, nezinu, tur kāds kādu slit slāna un nodara sāpes, un tas nabadziņš, kas ir, tas, kuram tas tiek nodarīts, viņš ir tur piespiedu kaut kādā formātā piedalās tur, nevis tāpēc, ka pats to vēlās. Sadomazohisms īstenībā ir tar stāpi un baudu trauslas robežu seksa formāts, kas īstenībā māksla, un lielajās zemēs, kur tā kā par seksualitāti ir daudz atvērtākas sarunas, cilvēki par to daudz vairāk runā un arī tā kā praktizē viņu, un mēs arī esam tā kā ja mēs izpētam cilvēku smadzeņu uzbūvu, tad baudas un sāpu receptori tā kā atbildīgie lauku mūsu smadzenēs atrodas ļoti tuvu, un līdz ar to ir tā, kad tas būtu tā kā jūs varat kādu pašu piedzīvojis momentu, jo jūs redzat, kāds ir nokritis, jums citreiz nāk smiekli, kaut gan jūs saprotat, ka tas ir neadekvātajā momentā, kad otrs ir, nezinu, sasīties vai nokritis, par to smieties. Tas nav tāpēc, ka jūs esat kaut kāds tur nepareizs vai neētisks cilvēks vai ļauns. Tas ir tāpēc, ka dažkārt smadzenes jauc, vai var notikt tāds moments, kad situācija, kurā jums būtu jārēģē ar empātisku reakciju žēlumu, jeb, nezinu, satraukumu, tas smiešanās, jeb laimes apārnes atrodas tik tuvu, kad jums tā kā sajūg reakcijas uz situāciju. Jūs varat smieties un raudāt vienlaicīgi, tas ir tas tipiskais situācija. Un seksā, kas ir tas sadomazohisms, ja tas BDSM, ir tieši tā situācija. Cilvēkiem, kas to nav praktizējuši, mums liekas, ka tas ir kaut kāds otra pazemošana un vēl kaut kādu tādu formātu izpausme, bet ja jūs papētīt dziļāk, un es nesaku, ka tas ir katram cilvēkam moments, ko viņam vajadzētu izmēģināt, vai viņš to uzreiz izprot, kā tādu procesu, jo mēs visi esam tā kā dažādāk, un katram mums sagādā baudu kaut kādas citas lietas, bet izpratni par to, ka tas BDSM seksa formātis, tas sadomazohisms, ir tāda dominējoša un pakļauta cilvēku savstarpējā saspēle, kurā valda ļoti liela cieņa. Cilvēka, ja partnerim, kurš dominē pār pakļauto personu, ja partneri, tas nekādā veidā nav, veselīgās attiecībās, tas nekādā veidā nav domāts kā tāds, tā kā tiešā veidā pakļaušana vai brutāls spēks. Tas ir spēle, smalka spēle starp uzbudinājumu un starp sāpēm un nevienmēr fiziskām un baudu. Tāda rotaļa ar mūsu smadzenēm, ar psihi un ar sajūtām, un bieži vien šāda seksa formāti ir tā kā piekopjam cilvēkiem, kuriem ir ļoti veselīga psihe un lietas, kā viņi uztver tās lietas. Mēs varam visu nonivelēt, un noteikti varbūt tās ir kāds, kas šo klausās un domā, kad ar, nezinu, šāda veida seksu nodarbojas tikai slimi cilvēki. Es neesmu šeit par to, lai apgāstu jūsu viedokli vai tā kā strīdētos ar katra viedokļa, tā kā katra cilvēka viedokli. Es esmu par to, lai tā kā jums radītu izpratni, kad viss seksā, gan jūsu, gan manā, gan visā cita katra cilvēka individuāla seksu izpratnē nav balts un melns. Lūk, un atgriežoties pie fistinga, es ātri iziešu cauri tiem soļiem, kuru vajadzētu jums ievērot, un kāda ir tā kā klasiskā tehnika, lai jūs fistingu veiktu. Tad es runāšu par vaginālo fistingu, kad roka tiek ievadīta sievietes vagīnā. Tad sākumā ir psiholoģiskais fons, ir ļoti būtisks. Un tas ir tāds, ka jums ir jābūt ar partneri, ar kur jūs uzticaties. Ja jūs saņemat fistingu, tad jums ir jābūt tādās attiecībās, kur jūs pilnībā uzticaties otram cilvēkam, jo, lai arī vagīnas sieniņas ir ļoti elastīgas, jums tomēr ir jāatslābinās un jāgūst baudu no šī procesa. Tātad arī pirms fistinga mēs veicam priekšspēli, mēs panākam, ka otrs partneris ir uzbidinājies, atslābinājies un ir gatavs šim procesam. Visideālākais scenārijs būtu tāds, kad jūs pirms tam esat vienojušies par šādu mēģinājumu, ja šī scenārijā jums tas notiek pirmoreiz. Jūs abi piekrītat, kad vēlaties to veikt. Tad partneris, kurš sniedz fistingu, sākumā veic, nezinu, tur priekšspēle ir viss skūpsti, krūtis, klitors un viss klasiskā spēļu uzbudinājuma sadaļa, kas no jūsu pārī uzbudina jūs.
Un tad, kad jūs esat sasniegusi kaut kādu uzbudinājumu pakāpi, paaugstināt uzbudinājumu pakāpi, tad partneris var mēģināt ievadīt vagīnā vienu pirkstu, otru, trešo pirkstu, tas jau ir daudz. Tad lēnām masējot un izprotot, atkal panākot, ka saņemošais partneris atslābinās, tad ievadīt 4. pirkstu un skatīties, kādas ir sajūtas. Tas, kurš saņem, jebkurā brīdī var, protams, pateikt stop un nepaldies, tagad ir pa daudz. Bet, ja tas ir ok, tad tas uzbudinājums ir tik liels, jo jums sajūtot makstī 4 pirkstus, tas piepildījums, protams, visā tajā procesā, tas viss ir tāds ļoti, ļoti sakāpināts. Jūs sapratīsiet un jūtīsiet, vai jūs vēlties, lai turpina. Un tas, kurš sniedz šo procesu, arī sajutīs to atsaucību vai arī sasprindzinājumu. Un ja atsaucība ir saņemta, tad saliekot roku, tā kā man patīk apzīmējums, ka jūs bāžat roku Pringles čipsu paciņā, jūs veidot tādā tā kā visus pirkstiņus 5 kopā, pirkstu galus, un tādu tā kā, es nezinu, 3 stūrītes jums veidojās no plaukstas, ja mēs tagad visu pamēģinam šitā salikt, visus 5 pirkstus maksimāli kopā, tad sanāk tā kā 3 stūrītes ar šaurāku galu, un tad 3 stūrīšu gals ir paplašinājums, kas veidojās jūsu pirkstu kauliņi. Nu, lūk, un šī tā kā formējumā rokas jūs grēdzeni, ja, sakopti nagi, nekas as, ja, mēs tomēr tam līdzīgi. Ja jūs veicat anālajā atverē fistingu, tad es pat ieteiktu varbūt tās lietot cimdus, medicīniskos lateksa cimdus, ļoti forši, lai nevienam, tur darbojoties ap dupsi nav kaut kāds satraukums un uztraukums no tā higieniskā procesa. Bet par to es pēc tam vēl pieminēšu dažas nietas. Bet runājot par to vaginālo, tad jūs salikuši rociņu tādā 3 stūrītī, un tad tajā brīdī galvenais saprotat tajā posmā, kur jums ir visi 5 roku kauliņi, pirkstu kauliņi, tajā platākajā rokas daļā. Vai vagīna ir fiziski pietiekoši plata, vai sieviete ir pietiekoši atvērta, lai jūs varētu roku tur ievadīt. Veiciet lubrikants, ja, joprojām daudz lubrikanta, un veiciet tādu pagrieziena maigu kustību, viss notiek ļoti lēnām. Un tad, kad jūs domājat lēnām, tad dariet to vēl 2 reiz lēnāk. Tad tas būs pareizais ātrums. Un ar tādu tā kā griezošu procesu, griežot roku, viegli, lēnām, jūs veidziet fistingu. Tad, kad tie pirkstu kauliņi ir izgājuši tā kā tai vaginālai atverē cauri, tad jūs esat iekšā. Un tad jau tas nākošais posms līdz locītavai ir, protams, daudz plūstošāks. Lūk, tad, kad jūs esat roku ievadījis iekšā, tad jūs viņu varat saliekt durītē, jo tad jūs esat iekšpusē un tad jums ir iespēja piekļūt daudziem tiem erogēnajiem un orgasmiskiem punktiem sievietes vagīnā un ap viņiem darboties. Intensitāte, ātrums un darbības, es atvainojos, ko jūs tur veicat, ir atkarīgs no saņēmējas, kā viņi jūtās un kā jūs pats jūtaties šajā procesā, cik ātri, cik lēni un tam līdzīgi tas viss ir atkarīgs. Iespējams, pirmā reizē, kad tas notiek, orgasmu sieviete nevar sasniegt, tāpēc, ka no neparastas sajūtas, tādas pilnas neparastas sajūtas, un iespējams, pie pirmiem procesiem vienkārši jāsaprot. Ja tas uzbudinājums visā visumā ir un jūs esat pilnībā gatavi vadoties un ļauties un eksperimentēt, tad iespējams arī sasniegt orgasmu šādā formātā. Nu, lūk. Kā es minēju iepriekš, tikpat svarīgi kā ievade, ir arī rokas saliekot, nekad nevelkam ārā un neliekam iekšā, roku salikt dure. Ja? Nav, varbūt ir ļoti maz procents sieviešu, kuras tāda formāta priekšmetu vai roku var iespējams ir izbīdīt cauri vaginālam atvērumam. Un uz ārpus attiecās tieši tāpat. Mierīgi lēnām ar griezošu lēnu kustību, tā kā griezienā izņemam roku ārā. Lūk. Un jums ir bijis firmā fisting pieredze. Kas attiecās uz anālo fistingu, tad process pa lielam ir tāds pats. Ja, tur nevajag visu dūras formātā stūķēt iekšā, ja drīkstu tā izteikties. Atkal salieciet pirkstiņus kopā,
sašaurinājumu veidojot. Ja jūs pasīsiet uz anāliem spraudņiem, tad jūs redzēsiet, ka viņiem tā kā ir tas šaurais gals, kas atvieglo tieši ievadi. Ar anālo atveri ir daudz uzmanīgāk jārīkojas, jo tas anālais muskulis sfinkters, viņš nav tik elastīgs uzreiz, jo dabīgais cilvēka ķermeņa, kad viņam tur kaut ko mēģina iebāzt, ir tā kā sasprindзināties. Tas nozīmē ļoti svarīgi saņēmējam vēlēties piedalīties, viņam ir jābūt uzbudinātam. Un iespējams pirms tam ir nepieciešams treniņš. Fistingam ir daudz dažādas tās intīmās rotaļlietiņas, kuras es ieteiktu pirms jūs partneri, jebkura dzimuma partneri nododaties anālajam priekam, fistinga priekam. Pamēģināt padarboties ar mantiņām. Tāpat kā anālā seksa, tā kā pirmās reizes pirms anālā seksas ieteiktu izmantot kaut kāds anālam seksam, kas ir mazāks rotaļlietas. Spraudņi un anālie dildo un vibratori. Es ieteiktu arī pirms fistinga, ja jums ir pieredze ar anālo seksu, tad palielināt fistingam paredzētās mantiņas, un dēļ izmēra palielināt to intensitāti izmēra dēļ, lai atkal jūsu sfinkters anus pierastu pie izmēra un tā kā apjoma. Ja, pirms uzreiz metaties cīņā ar roku tur iekšā. Bet tas ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli un no pieredzes un no tā kā vēlēšanās, cik ātri doties šajos te jaunojos izklaidēs un eksperimentos. Un vēl tātad, kas attiecās uz anālo fistingu, es minēju, es rekomendēju lateks cimdus izmantot, tāpēc, kad, mēs runājam tomēr par anālo atveri, un tur tomēr ir paredzēts arī fekālijas, vai ir piedienās viņām tur būt. Un, ja anālajam seksam, pirms anālā seksa var veikt klizmas, bet var arī neveikt. Es par anālo seksu vispār uztaisīšu bet kādu raidījumu tuvākā laikā, lai par to parunātu nedaudz sīkāk un vairāk, varbūt tās tiem, kuri vēlētos sākt ar anālo seksu, nevis uzreiz ar anālo fistingu. Bet, jebkurā gadījumā šodienas tēmā, tad runājot par anālo fistingu, es ieteiktu sakarā ar to, kad atšķirībā no anālā seksa jūs darbojaties ap ānusu ar roku, un rokas forma atšķirībā no anālā seksa, kurā jūs ievedat locekli, kas ir tomēr tā kā, relatīvi gludāka virsma. Tad pirmām kārtām lateks cimdi varētu būt risinājums, jo kaut kādas fēces varētu palikt fistinga laikā, pat es teiktu, es varētu, bet visticamāk paliks. Esam tam morāli gatavi, ja. Ja mēs ar to nodarbojam gan saņēmējs, gan tas, kas ar to tā kā sniedzējs. Otra lieta ir, es rekomendēju pirms fistinga noteikti veikt taisnās zārnas skalošanu ar klizmu, vai nu tas ir manuālās klizmas pumpīša ar parasto ziepūdeni, vai arī ar dušas uzgaļiem, kas ir speciāli paredzēti anālam, tā kā anālā kanāla mazgāšanai. Tīri tikai tāpēc, lai jūs paši justos droši un komfortablāk šī procesa laikā. Un būtu, kā saka, mazāk šmucīgi. Bet vēl viena lieta, kuru es klausoties pieredzē ar cilvēkiem, kuri ir nodarbojušies ar anālo fistingu, jo man uzreiz ir jāatzīst, ka es pati neesmu ar to nodarbojusies. Līdz ar to šodienas tā kā pārraide ir no materiāliem balstīta, ja, un man anālais fistings pašai personiski nav bijis pieredze. Es laikam līdz tam vienkārši šobrīd procesā neesmu nokļuvusi, vai dzīvēs kādreiz tur nokļūšu, varbūt, nezinu, viss dzīvē notiek, viss mainās. Bet, ko es gribēju teikt, viņi ieminējās tādu lietu, kad dupši mēdz būt skaļi. Un viens pāris stāstīja, kad pirmajā reizē fistingu, kad viņi veikuši, tad ievadot roku, viņam no anālās tā kā atveres veidojās skaņa. Es laikam tagad teiktu purkšķis, bet ne tā kā gaisa plūsma. Un tad viņi sabijušies, kad vai tas ir normāli, vai tas ir pirms tam, kad tūlīt tās notiks kaut kāda liela šmucēšanās. Bet zinātājs sniedza komentārus par šo lietu, ka tas esot dabīgi un normāli, un ir skaļi dupši. Man ļoti patīk šis komentārs intervijā, kad mēdz būt arī skaļi dupši. Tā kā,
pieņemam, mēs esam cilvēki, un kā es, man liekas, pirmajos raidījumos kaut kad minēju, kad seks ir tāda, ķēpīga, bet forša lieta. Un tas attiecās arī uz dupšpriekiem. Lūk, bet atgriežoties pie vagināliem arī fistingiem, tad tur var iet darboties ar roku, bet tā tad nagi, rotas lietas, viss ir nost. Viss ir tīras nomazgātas rokas, ja mēs tomēr runājam par sievietes vagīnu, un tur mēs nebāžam netīras rokas. Un sieviete arī tā, kas pirms seksa mēs visi veicam higienas procesu, kaut vai apmazgājoties, lai abām pusēm būtu patīkami tur piedalīties un būt. Audzinam sevi arī higienisko pusi, kas attiecās ne tikai uz zobmazgāšanu, bet arī uz seksu. Lūk, manuprāt, es šodien, runājot jau vairāk kā 35 minūtes, esmu izstāstījusi galveno par fistingu, kas tas tāds ir, kas jums ir jāņem vērā sakarā ar traumām, lai visi būtu sveiki un veseli pēc šī procesa, tehniku, kā tas notiekās un kā to var darīt, un es joprojām uzsveru, kad vajag arī patrenēties un izmantot dažādas rotaļlietiņas, kuras jums varētu palīdzēt sagatavoties, jo visi šie netipiskie seksa akti ir nepieciešami ne tikai emocionāli sagatavoties, morāli, bet arī fiziski. Jo tur mums ir muskuļi, un ķermenis tomēr pats pa sevīm arī kaut kā reaģē uz izmaiņām, uz kaut ko netipisku. Un tāpēc bieži vien intīmās rotaļlietas ļoti palīdz jums sagatavoties reālajam procesam, kad jau notiek ar ķermeni un ķermeni. Dažādas tātad fistinga materiālus, gan treniņu materiālus, gan slīdēšanas materiālus jūs varat atrast sadaļā pspot.cu mājaslapā, kur viņiem ir sadaļa fistinga speciāli, un seksa aptiekas sadaļā, kur ir anālajam seksam. Atsevišķi lubrikanti, tur ir smērvielas ar nosaukumu, jūs redzēsiet, ka tas ir speciāli paredzēts fistingam. Ļoti labi produkti. Un, ja jūs kādu iegādājaties un lietojat, būtu labi, ja jūs mums atsūtītu vai nopublicētu savu atsauksmi, lai arī citi cilvēki zina, vai viss ir labi, vai viss ir slikti, vai viss ir forši, vai ir kāds, ko nerekomendējam, jo katram jau ir savs. Ko es gribu katrā ziņā ar šo teikt, kad fistings ir viens no seksa veidiem, kurš mums katram ir jāuzzina un jāizprot, vai mēs gribam ar viņu nodoties, un var arī negribēt, bet, ja jums ir eksperimentējošs gars jūsu attiecībās, tad fistings var būt ļoti baudāms process, un daudz cilvēku ar to nodarbojās, un tas nav nekas tāds kaut kāds, ko vajadzētu kaunēties, un nevajadzētu pat iedomāties, ieminēties tīpaši savai otrai pusē, un tad redzēt, ko otrs saka. Varbūt jūs piedzīvosiet kaut ko jaunu, un kaut ko interesantu, kaut ko neparastu, un varbūt tās ļoti baudām, un tādu, kā jūs spējat gūt orgasmu un izjust baudu. Vēl vienu mītu, ko es ātri vēlos jums pieminēt, kad fistings gan vagīnā, ja, nenodarīs tādus, kaut kāds neatgriezenisks bojājums, ka jums pēkšņi vagīna būs izstaipīta, un tad parastais dzimuma akts ar locekli būs neiespējams un nebaudāms, vai jūs neko tur vairs nejutīsiet, tas ir mīti, jo vagīnuma akts ir ļoti elastīgi tā kā ķermeņa orgāni, un ja mēs spējam sievietes piedzemdēt bērnus, un pēc tam joprojām mums ir kvalitatīvs seks, tad, tiešām fistings neko tai vagīnai nenodarīs, neatgriezeniski, lai jūs pēc tam nevarētu turpināt nodarboties arī ar klasisko mīlēšanos. Un tas pats attiecās arī uz anālo atveri, kad fistings anālai atveri nenozīmē, ka jums tagad pēkšņi tur būs atvainojas par izteicienu truba, ja? Un kad jums tagad būs, kaut kāda īpaša izmēra ānus. Tāds nenotiek, arī tie muskuļi un orgāns ir ļoti elastīgs, un viņš tā kā pieņem atpakaļ to formu, un viss ir kārtībā. Līdz ar to par to noteikti nevajadzētu uztraukties fistinga kontekstā, kad jūs sev vai partnerim kaut ko nodarīsiet. Lūk, es ceru, ka ar šo raidījumu, ja es jums esmu spējusi kaut ko jaunu izstāstīt, esmu spējusi jūs varbūt nedaudz ieinteresēt un radīt nelielu zinkāru papētīt, kas tas tāds ir. Un varbūt tas, kas to zina, varbūt tas arī parunāt ar savu otru pusi un pamēģināt. Un vismaz apzināties, kad vēlēšanās darīt kaut ko seksā citu nekā vienmēr un ne klasiski, nepadara jūs par kaut kādu jocīgu cilvēku. Un tas ir vienkārši kaut kāda daļa no mums visiem, mūsu seksualitātes, kur mums ir jāatzīst.
Un, manuprāt, ir jārunā. Ja jums ir šādas fantāzijas vēlmes vai intereses, tad par to vienkārši ir jārunā. Un tad jau redzēs, uz kurien tā lieta jūs aizvedīs. Lūk, turpinājums sekos, turpmākos raidījumus atkal skatīšos tēmas interesantas jums. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi vai rekomendācijas vai tēmas, kuras jūs vēlaties dzirdēt, rakstiet mums info@pspot.cu. Es šos ēpastus saņemšu un tad mēģināšu sagatavot jūsu tēmas vai jautājumus, kas ir interesanti tieši jums. Līdz tam es jums visiem novēlu patīkamu šo nedēļu. Apmeklējiet intīmpreču veikalu pspot.cu, paskatieties mantiņas, paskatieties par fistingu, ir arī bloga raksts, kuru es sagatavoju. Varbūt tur arī lasāmajos gabalos jūs atradīsiet kaut ko interesantu katram no jums. Lai jums izdodas, mīliet sevi un apkārtējos uz saziņu.